ģimene pēc būtības, jā, kādu lomu viņi spēlēja šodien. Nu, mēs te iepriekš runājam, es pastāstīšu ar Rinātam, ka mēs runājam, ka šodien ģimenē nav obligāti jābūt. Tur vienu vietu varbūt šķirta ģimene, tur bērni ir, sieva ir, katrs savā pasaules galā dzīvo. Nu, ķipa ģimene it kā ir, bet tai pašā laikā viņas nav oficiāli, formāli, vai pat pēc būtības nav, jā, tādā garā. Tad, kāpēc šodien tas ir tā kļūst par tādu procesu? Ģimenes izstrādājums. Ģimenes izstrādājums, jā, tā to varētu nosaukt. Ģimene ir kļuvusi par ģimenes izstrādājumiem. Visi mums kļūst par izstrādājumiem, pārtika par izstrādājumiem, jā. Mēbeles, jā, vairs nav no koka, bet ir no koka izstrādājumi. Man ir tāds redzējums, es jau dzimtas mācībā, 14. gadā stāstīju to ideju par to, ka dzimtas pēc savas būtības, dzimta kā struktūra jau ir iznīcināta. Mūsu pasaulē nav vairs dzimtas, nepastāv tāds dzimtas piederības un tādā mēs neuztveram dzimtu. Pasaka dzimtu, tur vecmāmiņa, tur vectētīši, tur nezinu, vēl kaut kas, tur brāļi, māsa, un kas tā dzimta, kaut kas tur ir, jā. Un tad tagad ir tas pēdējais etaps, kad tiek nolikvidēts, kā no dzimtā ir daudz ģimenes. Un tagad, kad dzimta ir iznīcināta, tagad tiek iznīcināts arī ģimenes. Tas ir tas pārpalikums, kas formē cilvēci. Tad, kad nebūs vairs ģimeņu, tad cilvēks arī vairs nepastāvēs. Tas ir tas, manā skatījumā, tas ir tas uzdevums šobrīd, kas tiek risināts šādā veidā. Ja? Tāpēc, kad kas ir cilvēce? No kā cilvēce sastāv, kā jūs domājat? Tad arī tajā pašā audio, tajā intervijā, jā, es tieši to arī pieminēju, kur tās sievietes, viņas tur runā riņķi un apkārt par visādām tur tiesību aizstāvēšanām, neaizstāvēšanām, bet pašu svarīgāko nevienā pat pusplēstu vārdu nepieminēja, jā, ģimeni nepieminēja. Runāja par sievietes tiesībām, par vīriešu tiesībām, par izaugsmi, par attīstību, par, nezinu, ambīcijām, karjerām, par vēl kaut ko, jau par brīvībām un feminismu vispār, bet neviens neapskatīja to, priekš kam tas vīrietis un sieviete vispār ir vajadzīgi šeit uz zemes, ko viņi tīri fiziski, praktiski dara šeit kādu darbību veids, jā, kopojās, jā, piemēram, par to neviens nerunā, ko viņi rada kopojoties, kaut kādus bērnus, jā. Jo, ja nav ģimene, tad nenotiek attiecības starp vīrieti un sievieti, ja tās attiecības nav vērstas uz pēcnācēju radīšanu. Varbūt attiecības starp vīrieti un sievieti, bet tas nenozīmē, ka mums jārada bērni. Ja? Mēs tur vienkārši varam, nezinu, remontēt elektrību divatā mājās, sieviete elektriķis un vīrietis elektriķis, ja? vai nezinu, braukt ceļojumos, vai ballēties, vai nodarboties ar seksu priekš prieka, ja? Vai vēl kaut ko, ja? Bet nedomāt par nākotni. Ka nākotnē nekas, kas notiek, ja cilvēks pārstāja domāt par savu nākotni? Ir kaut kāda nākotne cilvēcei? Nav vairs nekādas nākotnes šie cilvēcei. Tāpēc manā skatījumā šī ģimene, viņa ir novesta līdz reālai formalitātei. Kā jūs domājat, kāpēc tas ir noticis tā? Kāpēc to bija iespējams izdarīt?